man ir atbilde dot, kas ir latvietis. Vairs nevar atrast īsteno latvietu. Man te atnāca Tomariņš vienreiz, un viņš man saka tā, ja tu neesi 5. celī latvieta, tad man jāšauj nost bez maz ir. Es viņam saku tā, Tomariņ, tu man parādi vienu, kam ir 5. celī, kurš ir latvietis šeit Latvijā. Ja? Tātad, kas ir latvietis? Latvietis ir tas, kurš rītdienā nes savu kultūru. Un tas nekas, ka jums ir senčos bijuši turki vai vēl kāds cits. Galvenais, ka jūs vienīgais, kas cilvēkam jānes rītdienā, ir savas tautas kultūra. Jūs uz šīs zemes esat iesēti kā graudi, kā mēs apsējam savu graudu. Mēs apsējam savu tīrumu ar kviešu graudiem, un tur izaug ļoti daudz sēnals un nezāles. Mēs bēdājamies, tāpat Dievs bēdājās. Viņš iesēja šīs dvēseles, mums jau nāk, mums ir tautsdziesma, kur saka, ka māmiņas klēpī nonāca pa sidraba to aukliņu, nonāk dvēseli no pussaules sistēmas, es nezinu, no zvaigznēm, nepavēlt mums saka arī mūsu lielvārds just, ka mēs esam nākuši no zvaigznēm, mēs nākam no zvaigznēm. Mūsu dvēseli šeit iemitinās ar kādu konkrētu uzdevumu. Mums tikai tas ir jāsaprot, kas mums šeit jādara. Vai nu jānodzīvo, jākļūst pašpietiekamiem, vai mums ir jānodzīvo un jāpild kādu misiju, to katram ir, protams, jāizjūt pašām. To neviens otram priekšā pateikt, ja nu ekstrasens, ja? Tad skatāmies par to Hamletu. Viņam, mēs redzam, ka Hamletam tēvs no veļu pasaules pasaka, kurš nogalināja labu karalu. Nevis arceņģelis kaut kāds Rafaels, bet no veļu pasaules. Tālāk mēs skatāmies, būt vai nebūt, tāds ir jautājums. No Saeimas jau 5 reizes dzirdēju, būt vai nebūt latviešiem un latviešu tautai. Būt, bet ar vienu noteikumu. Ja mēs rītdienā nesīsim savu kultūru. Ja ne, tad būs tāpat kā prūšiem, galindiem un visiem pārējiem. Tālāk skatāmies. Hamletam ir 2 nodevīgi draugi. Un tagad būs ļoti interesants stāsts. Es teicēju pasaku. Man patīk. Es stāstu pasaks jums, un jūs paši izdomāsiet, kas jums tais pasakās patīk, ne? Un atnāksiet nākošais un pastāstīsiet man citas pasakas. Padalīsimies. Lūk, šeit ir Krievu klasiskās bibliotekas grāmata. Man ļoti patīk novēles. Un šeit es atradu, kur Šekspīrs ir patapinājis ideju. Romeo un Džulieta un Venēcijas tirgoni no itāļu novelēm. Un šo viņš patapināja no franču novelēm. Bet tur, kāpēc es sapratu, ka tas darbs patiesi ir iekodēts, tur nav minēti 2 nodevīgie draugi, Rozenkrets un Gildenšteins. To viņš ir ielicis pats. Kāpēc viņš ielika pats? Izrādās, ka jūs izlasīsiet to grāmatu, viņš bija augsta ranga masons. Viņa projekts ir kolonizēt Ameriku. Viņš vēlāk inscenēja savu naudu un neviens pat nezina īsti, kur apglabāts. Tad, kad es šito papīru palaidu tautā, Delfos uzreiz tāds raksts uzradās, Šekspīrs bija narkomāns. Redziet, kā viņi seko līdzi. Šekspīrs bija narkomāns. 3. dienā pēc tam, kad es Merkūrā runāju par šo tēmu, zvan man vecākā meita, viņa saka, ieslēdz radio, tāds kultūra kritiķis pēkšņi stāst, cik Venēcijas tirgoni, cik tas Šekspīrs bija šausmīgi cietsirdīgs, ka viņš varēja to Šeiloku attēlot, jūs ziniet saturu Venēcijas tirgoniem. To ir jāizlasa, vienkārši piezīmējiet sev, tas ir jāizlasa, tas darbs ir jāizlasa. Kā viņš varēja parādīt, jo Šeiloks ir augļotājs, viņš ir žīts, un kā viņš varēja parādīt viņu tik ļauna, ja? Bet viņš jau nerāda reku itāļu, tā ir itāļu novela. Tā ir no skarbās realitātes uzrakstīta. Viņš tikai paņēma, lai līdz mūsu dienām atnāktu, jo tā, kā to uzrakstīja Šekspīrs, tas nonāca līdz mūsu dienām. Bet šis, kas ir šī novela šai grāmatā, viņu varbūt izlasa 10, 20 cilvēku, 100, nu vienalga, bet viņa nav vispār zināma. Viņa ir zināma kaut kādai daļai tikai. Viņš paņēma, lai mums pateiktu. Tad man radās jautājums tā, kāpēc tad šis Francis Bacons, kas bija tiešām ļoti gudrs tajā laikā izglītot, kāpēc viņš pievērsās letām? Es jums uz to atbildēšu. Es atbildēšu tā.
Rupains raksta, ka Torā latviešu saukuši esot pa baltajiem lotusiem, tāpēc, ka viņiem bijusi augstākā garīga apziņa un lielākā tīrība. Protams, es jūs nevaru mierināt, šodien mēs esam savu senčēns. Mēs ceļamies no pakājas un ejam kalnā. Bet tas ir laika procesā, varbūt šie 200 gadu, 300 mūs padarīs pa tādiem, kāds bija Lietskalniņš, ka viņš varēja 30 tonnas akmeņus celt, ka varēja varbūt telepātiski sazināties, ka nevajadzēja mobīlos telefons, ka mēs garīgi pārvaldījām šo pasauli, mēs bijām Atlanti. Ko Zeus Irēna, arī tagad tas ir iespējams, un es zinu tādus cilvēkus. Jā, tā ir. Tad tagad tas darbojas. Pārējo izlasīsiet paši, es negribu kavēt laiku, ja? Tālāk pāriesim, kas man ir otrajā pusītē? Tas ir ļoti svarīgi. Redziet, es rakstu laiku, ir atlicis maz, ja? Katru gadu Zinātņu akadēmijā bija konferences par godu Krišānam Baronam. Man atsūtīja dienas izkārtojumu, un tur bija rakstīts, ka Izidors Levins, Hamburga, Pēterburga, ka viņš arī tur būs. Izidors Levins ir dzimis Daugavpilī, tagad ir Pēterburga, Hamburga, un viņš ir studējis tieši mūsu folkloru. Viņam 90 gadu, viņš tur bija savu sievu, un tad, kad viņš uzkāpa uz skatuves, viņš nepateica auditorijai labdien. Viņš pateica 50 gadus jāļauj šai zemē atpūsties, tad mēs kausim jēru, griezīsim ragus, pūtīsim tauras. Kaut ko viņš vēl parunāja, starpbrīdē es piegāju klāt, un es viņam saku tā, enciklopēdijai teikts, ka 7x7 garie sabata gadi plus 1, kad vajadzēja vergam atdot brīvību un viņu nolaupīt to zemi. Nevienmēr jūs priesteri jums to stāsta. Tātad šie priesteri mums stāsta, ka mums pa vergiem jāpaliek mūžīgi, ka nevienmēr jāatdod mums ir zeme, brīvība un tā tālāk. To jūs, kāpēc es rakstu laika maz? Jo tagad ir 20, mums ir palikuši varbūt 20 gadi. Lai mēs atjēgtos un to, ka beigsim šito papīrīnu cilāt, to es jums pierādīšu citādā veidā. Skatāmies, ko saka nākošā lapiņa. Nākošā lapiņā jūs atradīsiet, šitas ir ļoti vērtīgs, to iztaisīja man vecākā meitiņa. Tas ir brastiņa darbs, mūsu dievestības 1000-gadīga apkarošana no abām pusēm. Pie tā mēs nekavēsimies, tas jums ir mājas darbs. Varbūt zināšanai. Un tagad nāks ļoti svarīga atklāsme. Īsi pirms krīzes pie manis atnāca Daniela, koklētāja, viņa mācīja manai meitiņai koklēt. Ārkārtīgi neparasts cilvēks, ar ļoti lielu dzīves pieredzi, kur es varēju klausīties. Man muti bija vaļā. Un mēs daudz pārunājam, viņai īsie stāsti, kurus es vēl liku mājaslapā. Viņa atnāca, es dzīvoju 2. stāvā, un viņa ienāca pateica man tikai vienu teikumu, Irēna ir ieslēgta cilvēces iznīcināšanas programma. Viņai palika slikti, viņa aizgāja sanmezglā pusstundu vēmu un aizgāja neatvadījusies. Neesmu vēl šodien viņu satikusi. Tas bija pirms krīzes. Pagāja 2 nedēļas. Romā pāvests izgāja, ja jūs Eirozeņas skatāties, veselu dienu raidīja, ka pāvests staigāja pa laukumu ar cepuri platām malām, jo viņiem ir benītes. Veselu dienu raidīja, un es sapratu, ka viņš dod zīmi savai. Kas tas varētu nozīmēt? Ko tas varētu nozīmēt? Tas nozīmē Saturnu. Tā ir 6. planēta. Tas jums arī ir materiālis, ja? Un šeit jums ir tagad, viņi vairs nenēsā tās cepulis. Arī pie Raudmūra, ka jūs redzat, viņiem visiem mums vairvīķi, Anglijas karalieni, viņas viss nesā šitās Saturna cepulis, ja, latvieši tādas nerasāja. Viņi nesāja lakatiņu un aubīt no vāciešiem, lakatiņu sievām galvasautu un meitenēm vainadziņu, ja, bija citādi apģērbi mums savā laikā. Tagad viņiem tikai heraldikā palicis, un heraldika izskatās šādi. Šeit karājās 15 bārkstis, un šeit 15. Pēc kabalas 1 + 5 ir 6. Tātad 6 un 6 katrā pusē. Skatāmies tālāk. Pagāja uzreiz pēc tam, ka viņš izgāja ārā un deva šo zīmi, sākās krīze. Tātad tā bija zīme, krīze sākās, krīze mākslīgi uztaisīta.
Tā ir tā cilvēks iznīcināšanas programma. Pirms traknie gadi mēs saņemam kredītus, mūs aplaud, mums apņem to māju, ko mēs esam iegādājušies, banka savējiem pa lēto pārdod. Tas ir garš stāsts, ko visi saprot. Tātad nevajag ņemt kredītus. Pirmkārt jāsaprot, ja? Tātad, ko mēs redzam šeit? Te ir apraksts pa krīzi, šeit man pēdējā mistērija, kur ir ļoti labi pateikts, kas notiek pasaulē, bet man patīk pēdējie teikumi. To jūs mājās izlasīsiet. Un kur ir pateikts, tātad, būsim mierīgi ļaudis, kas saprot, kas nesaprot, guļat Dieva ziņā ir lielie pasaules rikti visi. Tātad, laiku lokos, kad mainās laika metī, tad cilvēku likteņos iejaucās Dievs. Šeit, kur ir loki, kur jūs redzat šos lokus, tur ir cilvēku brīvā griba. Kāpēc Dievs iejaucās šajā taisnā krustā, šajās vietās? Lai pasauli atkal harmonizētu, jo viņa ir novesta līdz kliņķim. Un tad, kad es studēju šīs tumsas tautiņas, kas sev sauc pa izredzēto pasaules uzskatu, ja mūsu tautai pamatā ir nesunīt kājām spēt negūtiņu pagalīt, ja mums ir harmonija pavadā, viņiem ir dikotomija. Ja ir divi brāļi, tad jaunākais apčakarēja vecāko, lai tiktu pie varas, un tas pie viņiem skaitās tikums. Saprot, un tās cīņas nemitīgi notiek. Bet tā ir atsevišķa runa, un to es šodien atgādiniet man. Es gribu jums ne tikai pa Hamletu, bet pa Karali Līru pateikt, kas arī ir iekodēts darbs. To es jums pateikšu sakarā ar šito kalendāru. Tagad, ko tad zināja mūsējie, ko zināja Rainis, ko zināja, šeit jūs redzat, pasaka 15. Man meita uztaisījusi vecākā izstādi. Skalbis pasaka 15. Viņi visu pasaka par šo 15. Tātad 1 plus 5 ir 6, 15, ko es jums teicu, ja? Mušas, vējs pārgrauž to maisu, viņas izlidotās sūdu mušas. Un visur galdiņi salikt pilsētā, un visur sēž un tikai saka 15, 15, 15. Ienāk viedais. Viņš saka, kā 15? Paskatāties, taču ir miljoniem zvaigzņu. Paskatāties, ka tu esi traks, liek viņam pierādziņas un izstum viņu no pilsētas. Un atkal sēž visi un sit 15. Līdz ar to, ja kāds saka, mēs esam brīvu Latviju, iekarojām. Un tagad mums rīko šovus un vēl palag no apakšas ārā, kamēr mēs šovojam, ja? Tad vēl vien ir šie galdiņi, kur sit 15, 15, 15. Pilns uz mūsu svētvietām Božņicas sacelts, un tur turpinās tā paša smadzeņu skalošana. Un kamēr mēs ienaidnieku redzēsim kaut kādās tautās, tikmēr es ienaidu redzu, ka ienaidu ceļ reliģijas. Arī tautas neceltu ienaidu, ja nebūtu šīs reliģijas. Pāriesim pie nākošās. Šito jūs mājās, es jums redzēju, nokopēju papīru nežēloju. Jā, tālāk mēs pāriesim, lūk, paskatāties, Saturns. Tas ir no enciklopēdijas. Saturns, karadīvs, Krons bija, es nolasīšu pāris teikumus, ja? Tātad no vidus. Babilonieši saistīja šo planētu ar karadievu, bet grieķi to uzskatīja par Kronu, laika planētu. Romiešiem ar Saturns ir vecuma dievs. Pastīsimies par Plutonu. Plutonu izslēdz, bet astronomi pretojās un Plutonu ielikuši apakaļ planētas skaitā. Izslēguši jau maziņu. Mūsu tauta arī maziņu, vajag iznīcināt, vai ne? Nevajag, nu taču kā? Maziņu. Tātad pastīsimies, kas tad ir Plutons. Tika atklāts 1930. gada Antiemeli, šumēriem jau Plutons bija zināms. Tātad tas tiek saistīts ar virzīšanos uz ideālu visos eksistences līmeņos, uzlabojot visu, kas nav ideāls, un ar vēlmi valdīt par sevi un pasauli. Tas ir par mums. Tas ideālais, kas ir, tam ir jāvalda pasaulē. Un, diemžēl, tāpēc viņi ļoti zinādam to, ka mums ir tas ideālais, viņi mūs ļoti uzman un mūsējo ne kultūru, neko mēs nevaram nostiprināt. Tagad pastīsimies uz šo zēnu, kas rāda mēli.